Paldies, ka esat izrādījuši interesi un uzaicinājuši it kā pie skolotājiem ārstu. Galvā mums ļoti līdzīgas profesijas. Man sauc Pēteris Kļava. Mana pamata profesija ir bērnu anesteziologs, reanimatologs. No 89. gada 1900 es strādāju Bērnu klīniskā universitātes slimnīcā reanimācijas nodaļā un biju šajā katastrofu medicīnas centrā, kas tagad ir operatīvais neatliekamais medicīnas dienests. Un ko es daru šeit? Es gribētu pastāstīt būtībā to, ko es esmu mācījies, ko es esmu arī sagatavojis ārstu, reanimatologu kongresa materiāls, daļa arī būs šeit. Un man profesija daudz vieglāk reanimācijā strādāt nekā jums ar bērniem, kas runā pretī, kas ir dzīvi, aktīvi un skrien. Man darbā visi bērni klusē, narkotikās un aparātos saslēgt, neviens nerunā pretī. Un tur ir kārtība. Skolā droši vien tāda kārtība nevar panākt. Un tāpēc visu cieņu uz profesijai, kas varbūt ir numur 1 pasaules profesija, un tāda viņai būtu jābūt. Arī mans tēvs Nelaids arī bija skolotājs. Un tāpēc es dzīvoju skolotāju mājā, man bija 12 dzīvokļu, visos dzīvokļos bija skolotāji, tā skaitā klases audzinātāji, tā kā man bija ļoti grūta bērnība. un tēvs tā skola. Bet es gribēju pastāstīt jums lietas, ne jau tā, ka es tagad kādu mācīšu, bet manuprāt ļoti interesants lietas, kas man kā ārstu ir aizskārušas, un es esmu pēdējos 25 gadus apzināti centies pētīt šīs lietas, kas varbūt tās ikdienas akadēmiskajā pasaulē vēl nav aktivizētas, bet es domāju, pēc gadiem 5, 15, 20, vismaz pēc 20, tā būs ikdiena, par ko mēs tagad runājam. Un būtībā es it kā mazliet aiztiekšos priekšā tādām zināšanām, kas varbūt nav saistīts ar ikdienas izglītību, bet man liekas, ka visam pamatā ir tikai izglītība. Un tāpēc man liekas, ka reliģija un filozofija ir ļoti relatīva, kaut varbūt arī filozofijas skolotāji, bet visam pamatā ir zināšanas, kā notiek lietas. Un to, ko es šeit prezentēšu, man pamudināja būtībā mans darbs reanimācijā, kad es redzēju šo skaisto un trauslo dzīvi, šos skaistos brīnišķīgos bērnus, un te viņš ir tas cilvēks, un te viņš nav. Un es meklēju atbildes, jo medicīnas akadēmija vai institūts man nedeva atbildes uz tādiem eksistenciāliem jautājumiem. Un tāpēc es būtībā pašmācības ceļā sāku ļoti daudz mācīties. Un kaut kāds kvintesens, ko es esmu ļoti izšķirojis un mēģinājis ļoti zinātniskot, es mēģināšu pasniegt. Un tā galvenā doma ir būtībā, lai jūs iepriecinātu. Jo, kā kāds viens rakstnieks teica, mīļie cilvēki, tas, kas jums patiešām ir jāzina, jūs nekad neviens nemācīs. Un es to saku tagad skolotājiem, ja. Man ļoti jāatvainojas, ko es šo teikumu gribēju teikt, kad, piemēram, nav lielāks intelektuāls, teiksim, tāds šoks pārdzīvot to, ko mēs, teiksim, pārdzīvojam reanimācijā, kad mēs to, ko darījām pirms 20 gadiem, mums likās, ka tas ļoti pareizi. Jo par to runāja gūtas grāmatas, gan PSRS grāmatas, gan kaut kāds iesūtīts jaunās amerikāņu grāmatas 90. gados. Un mums ļoti mīra bērni, un mēs nemācījām viņus ārstēt. Mums likās, ka taču medicīna vienkārši nemāk, jo taču viss ir pierādīts, izpētīts, un jādara tieši tā, kā tas jādara. Un es esmu par to rakstījis, ir kaut vai tāds mazs piemērs, mums mira apdegumi. Apdegumi mums mira apmēram 20-30 apdegumu gadā, tas ir ļoti daudz, no 80-90 bērniem. Un tas tā tika pieņemts, ka vienkārši tāds un tāds procents ir jānomirst. Un mēs sapratām, ka tas nav pareizi. Un tad, kad cilvēki sāk braukt uz rietumu pasauli, kā mums ienāca Teksas profesora grāmata par apdegumiem, un kolēģi ārbrauc uz Čikāgu pamācīties, uz Hamburgu, uz Brēmenu, nākošajā gadā neviens apdegums nenomira. Tas bija tāds kvantu leciens, un tas bija tikai zināšanas. Un tas bija dažas know-how zināšanas, ko rietumi jau sen darīja un ko mēs nemācējām darīt.
Cik mums nenomir bērni ar hipovolimiskiem šokiem, kad attūdinies organismus, un mēs ārstējam, kā grāmatās teikts, bet tās grāmatas bija sarakstījuši profesori, zinātnieki, akadēmiķi. Jo tajā brīdī likās, ka tā jādara. Un tagad mēs ar šausmām atceramies, cik elementāras lietas mēs nemācējam izārstēt, un cik tagad mēs to daram dažu stundu laikā. Tās ir tās garīgās dvēseles paģiris, intelektuālās. Ar to gribēju pateikt, kad nav nekas labāks par attīstību un par zināšanām. Un pirms sākt prezentāciju vēl mazs piemērs, man ir kā vienkārši lekcija par pasaules uztveres iespējām, kā evolūcionējas zinātniska, akadēmiskā izpratne par realitāti. Piemēram, zinātņu, Francijas zinātņu akadēmijas īstenais loceklis Lavoisier. Viņš atklāja masas nezūdamības likumu, man liekas, es nekļūdos, viņš atklāja tieši elpošanas ķēdi, kā mēs ielēpojam skābekli, izlam uzskabo gāzi, pat sakot, bija ļoti cienījams Francijas zinātnieks, akadēmiķis. Bet pašā reizē viņš no visiem Eiropas muzejiem lika izņemt meteorītus, jo viņš teica, ka akmeņi no debesīm nekrīt. Jūs saprotiet? Ka vienlaicīgi mēs esam kaut kur ļoti gudri, bet kaut kur ļoti, ļoti ierobežoti, un tāpēc nav nekas labāks, kad mēs ātrāk uzzinām to, ka tomēr akmeņi krīt no debesīm. Šīs dienas lekcija es gribētu sākt ar mazu ievadu mūsu bērnībā. To bērnību, ko mēs skolā varbūt neredzam, kā mēs esam izskatījušies pašā agrīnajā bērnībā, un tad būs daži komentāri. Es varētu palūgt jūs pirmo mazo video 2 minūtes. Droši vien, ka tā arī bioloģijas skolotāja. Kā jūs zināt, tā ir olnīca. Un tā ir tas Dievs kungs un daba radījusi, kad olnīca izdala olšūnu. Un olšūna ceļo pa olvadu, tādā kā melnā caurulē kosmiskā, ceļo pretīm nākotnē. Šis brīnišķīgais veidojums pretī skrien vēl nepilnvērtīgi vīrieši, kā 200 miljoni spermatozīdi. Bet tā olšana grib tikai vienu. Kā jūs zināt, pārsvarā viņi pielaiž tikai vienu vīrieti. Kā saka, tikai to vienu tā sieviete grib. Zinātnieks strīdās, uzskata, ka tagad vairs tā astīte nenokrīt. Kādreiz mums mācīja, ka astīte nokrīt, kad šūnas kodols. Un šeit sākās pasaules brīnums numur 1 dzīvības rašanās, kad vīriešu kodols saplūda sievietes kodolu un sākās šūnu dalīšanās, zigot. Un tas pirmatnējās cilmes šūnas, kuras var tagad arī vienu atņemt un pēc tam klonēt pa jaunu kādu orgānu. Un tā šis brīnišķīgais šūnu savienojums, tāda jūsu agrīnā bērnība, mīļie cilvēki, atrod cemdē receptoro zonu, kas ir tikai parādās tajā brīdī un iegremdējās uz 9 mēnešiem. Tāds bija jūsu sākums. Atceraties? Cik vienkārši, jā? Mūsdienās vēl 18. gadsimtā zinātnieks strīdējās, kas tad ir vainīgs vīrietis ar sievieti, kā bērns piedzimst. Iedomājieties, pirms 200 gadiem cilvēki nezināja, kā viņi īsti veidojās. Jūs varat iedomāties, bija strīds starp tur vai olšūnu primāri tā tālāk, un kad zinātņu akadēmijā Lāvena Huks, man liekas, kas izgroja mikroskopu, viņš atvainojās cienījumiem kungiem, ka šitāda lieta atrast. Un šitos spermatozītus nosauc par peldošajiem spermas dzīvnieciņiem. Bet ļoti daudz zinātnieki, akadēmiķi teica, ko viņš tur mūti. Tas nav nekas cits kā vienkārši mikrobi. Es vienkārši uzrādīju evolūciju jums, jā? Tas bija tikai dažs 100 gadus atpakaļ. Un ko mēs darba apspriežam, kad, diemžēl, arī par mums tās miesies pēc 500 gadiem. Tur tie ārsti 2012. gadā vienkārši lohi, ko viņi darīja, ārprāts, slepkavas, vispār, viduslaiki. Saprotiet, cik tā dzīve ir interesanti, ka viņi attīstās. Bet tagad visiem liekas, ka viss kārtībā, viņiem meteorīti no debesīm nekrīt. Un kuram ir tā pēdējā taisnība? Un kur ir tā pēdējā amerikāņu vai tur Harvards vai Princetons grāmata, pēc kuras tā ir jādara? Arī pirmatnējais sprādziens ir tikai pieņēmums. Un zinātnieks saprot, ka tas tikai pieņēmums. Un viņu tagad saka, bet paga, kur tas sprādziens atradās? Viņš atradās kaut kādā
buljonā šķidrā punktiņā, bet jautājums, kur tas atradās, kas to mehānismu palaida. Un tāpēc zinātnē ļoti daudz jautājumu priekšā, un es šitā varētu sākt prezentāciju tagad, ka realitāte un apziņa zinātnes izpratnē. Es ļoti īsi un kodolīgi mēģināšu tikai ieskicēt to, kas man pašam ļoti interesēja, un manuprāt, par ko interesējās jau 35 gadus, cik man zināms, ir rietumu zinātnieki, kas nodarbojās tieši jāpaņem pults, atvainojos. Ar ko nodarbojas zinātnieki? Kas uztrauc zinātniekus? 2006. gadā New Scientist jubileja žurnāls bija izdots 50 gadu jubilejas žurnāls, un zinātnieki par godu šim izdevumam bija sanākuši kopā, pasaules vadošie zinātnieki, un mēģināja paši sev atzīt, kas ir tie lielākie zinātnes jautājumi, par ko nākotnē mums